uzmanības centrā homeopātija. Šodien pie manis viesosies daktere, pediatre, homeopāte Liene Maulica. Liene, labdien! Labdien, Ingona! Prieks tevi šodien redzēt tik skaistā vasaras dienā. Jā, es arī ļoti priecājos tevi šeit satikt. Jā, tātad mūsu saruna šodien, protams, būs par homeopātiju un pilnīgi noteikti par pediatriju, jo tu esi pediatrs. Saki lūdzu, kāds ir tavs ceļš līdz medicīnai? Kā tu pieņēmi lēmumu kļūt par ārstu? Jā, tas stāsts ir tāds pavisam vienkāršs. Es jau skolas laikā zināju, ka es vēlos būt ārsts. Man ļoti interesēja bioloģija, ķīmija, visādi kukaiņi, tārpi, tauraņi. Man patika visu pētīt, varbūt pat uzšķērst vardes. Tā kā mans ceļš tā diezgan precīzi, raiti gāja ārsta virzienā, ārsta izglītības virzienā. Jā, respektīvi, tad, kad tu pabeidz vidusskolu, tev bija pilnīgi skaidrs, jā, pilnīgi. Kas būs tava augstskola un kur tu stāsies. Bet ārsts ir viena lieta, bet pediatrs. Arī šo es jau zināju, kad es ļoti vēlētos būt pediatrs, jo man bērnībā ļoti patika bērni, kas ir tieši varbūt mazāki par mani, it sevišķi bēbīši. Man ļoti patika bēbīši. Es vienmēr visās kaimiņu sētās, kaimiņu dzīvokļos visur meklēju, kur ir kādi bērni, ko varētu paauklēt, paskatīties. Bet, kas izklausās varbūt ļoti drastiski šobrīd pašai būdamai mātei, 3 bērnu mātei, man ļoti patīk, kad bērni raud. Man ļoti patīk, kad viņi raud, jo man likās tā, kas man tagad ir jāiet, tad viņam kaut kas ir noticis, viņam varbūt kaut kas sāp, vai varbūt, nezinu, viņš grib gulēt, vai varbūt ir jānomaina autiņa, vai varbūt tur ir kaut kas slikts. Un man visu laiku gribējās kaut kā palīdzēt, nomierināt, un man pilnīgi bija tāda patika, ka viņam kaut kas nepatīk, ka viņš ir... Respektīvi, ka tu varēsi viņam sniegt kaut kādu atbalstu, un tu varēsi būt ārkārtīgi noderīgi. Iedomājies, un tas jau ir tavā bērna galvā, tāda sajūta. Jā, es biju maziņa, es biju, 10, 11 gadu. Respektīvi, ceļš uz medicīnu ir absolūti apzināts, šaubu nekādu, izvēļu nekādu citu, tikai medicīnu. Brīnišķīgi tāda pārliecība, es teikšu, ka nav daudziem, kā teikt, ārstiem, kuri zina no bērnības, ko viņi darīs. Labi, pediatrija, bet homeopātija. Jo cik es zinu, tad mūsu augstskolas, abas augstskolas, kur cilvēki var iegūt augstāko medicīnisko izglītību, ļoti rūpējās, lai homeopātijas vārds studiju laikā neizskanētu. No kurienes homeopātija? Tas stāsts ir arī diezgan jau sens. Tātad mans vecākais bērns, šobrīd vecākais, kurš ir 12 gadīgs, viņam 3 gadu vecumā bija ļoti bieži krusas graudi. Viens pēc otra, viens pārgāja, sākās un otrais vedu pie vairākiem oftalmologiem. Būtībā varbūt uz kaut kādu īslaicīgu laiku tie simptomi izzuda, bet viņi atkārtojās. Bet viss atkārtojās. Un tad es satiku savu kolēģi, kas ir ginekoloģi, ar kuru mēs studējām pēdējo gadu ārstniecības fakultātē. Viņa man jautāja, viņa zināja, ka es esmu pediatrs, un viņa man jautāja, saistībā ar savu bērnu veselību. Un tad mēs vārds pa vārdam runājām, un viņi man teica, bet aizved savu bērnu pie homeopāta. Viņi saka, aizved. Es domāju, bet man jau arī nav ko zaudēt. Es esmu tik daudz ko mēģinājis smērēt un pilināt, un tas bērns jau skrien prom no manis. Un, protams, es aizgāju pie homeopāta, un tas nebija uzreiz. Iedeva graudiņu preparātu un tie krustgrādi pazuda. Protams, tas nebija uzreiz, tas bija ilglaicīgs process, bet es pilnībā paļāvos, uzticējos, jo sliktāk nepalika, palika labāk. Un tad es sapratu, kad ja es esmu ārsts, tad kāpēc es nevarētu palīdzēt saviem bērniem šādi, vai arī citiem bērniem ar vēl kaut ko,
ar ko mēs varam veicināt bērnu veselību saudzīgā, maigā veidā. Respektīvi, tev tavs redzesloks tajā brīdī, kad tu saskāries pirmo reizi ar homeopātiju, kā mamma, kā pacienta mamma, noteikti paplašinājās. Tev noteikti radās arī kaut kādi jautājumi, interesi, kas tas ir un kā tas darbojās un ko tas vispār tā kā viss nozīmē. Gan jau kāds gads aizgāja tajā terapijā. Jā, noteikti. Vairāk, ja mēs apstāvam vēl kādā. Ārstējot hroniskus procesus, pilnīgi noteikti paralēli tam, kā galvenais uzmanības objekts ir krūsasgraudi, noteikti notiek vēl kaut kādas pārmaiņas. Jā. Tā bija? Tā noteikti bija. Tāpēc es arī neapstājos ārstēt bērnu homeopātiski, jo viņš izmainījās arī uzvedības ziņā. Viņš bija ļoti noslēgts bērns. Mēs gājām pasākumos, viņš nekad no manis neatstājās. Viņam bija arī miega traucējumi, viņš nevarēja iemigt ilgi. Viņš bieži slimoja ar iesnām, klepu. Un tas viss pamazām arī sakārtojās. Viņš pamainījās pilnībā uzvedībā, viņš palika dzīvespriecīgs pat sejā, viņš palika smaidīgāks, viņam uzlabojās apetīte. Tur ļoti virkne. Tas hroniskā procesa ārstēšanas rezultāts ir pilnīgi nolasāms vairākos līmeņos. Jā, gan emocionālā, gan fiziskā, un arī tīri tādā dzīvesveida ziņā, jo tā dzīves kvalitāte uzlabojās, ja bērnam ir mazāk jāslimo, un ja viņš var emocionāli labāk justies. Tad arī vecāki ir mierīgāki. Un vecāki ir mierīgāki, protams. Un arī vīrs sāk nojaust, ka es eju pareizā virzienā. Un viņš man ļoti atbalstīja. Jā, starp citu, tā ir ārkārtīgi būtiska lieta, jo es ļoti bieži saskaros ar saviem pacientiem, situācijā, kad mammai ir izmisums, jo ir kaut kāda problēma, kuru, tradicionālā veidā nav iespējams atrisināt, un mamma ir gatava doties pie homeopāta, bet tētis saka, nē, pie tiem pesteļiem es savu bērnu neļaušu vest. Es ļoti labi atceros, kā man bija pacients. Viņa atnāca trietā, tētis, mamma un dēliņš. Tur bija tāda problēma, ka vienmēr, kad bērns slimoja, viņam bija šausmīgi augstas temperatūras, viņam bija 40 grādi, tur bija mūžīgie stacionāri, tur bija ārprātīgs stress ģimenē un tā tālāk. Un tētis ļoti tāds kašķīgi neapmierināts un tāds, galīgi viņam nepatīk tas, ko tā mamma grib darīt. Un tajā pirmajā vizītē viņš arī pauž savu nepatiku un ko tad mēs darīsim un tā. Un tad mums ir pirmā epizode, kad ir tā temperatūra un mums ir jau viss ir skaidrs, ko mēs darām, un tas rezultāts ir labs. Un man ir jāiedod viņam lielāks atšķēdījums preparāta, un viņš atnāk, viņš saka, jā, doktor, es tiešām biju, viņš bija tik jau tāds labvēlīgi noskaņots, ka tā krīze bija ļoti ātri notikusi, jo ir rezultāts. Tava pieredze, lai nonāktu līdz homeopātijai, tā tad ir savu bērnu. Jā, ārstējot savu bērnu, bet ārstēt bērnu, savu bērnu, pie cita, pie kāda homeopāta ir viena lieta, bet kā notiek tava transformācija uz to, ka tu pati gribi kļūt par homeopātu un tu pati gribi mācīties un darīt to? Tā kā man ir pediatra izglītība, tad es sapratu, ka man ir vēl kaut kas jāmācās, jo, kā jau es teicu, tas ir saudzīgs un maigs ārstēšanas iedarbības veids. Un tas bija diezgan liels laiks, kad es vispār tiku līdz homeopātijas augstskolai. Tie bija gadi, bet es tajā gadu laikā visu laiku par to domāju, kāpēc tas darbojās. Un ja mans bērns var justies labi, kāpēc nevarētu citi bērni justies labi? Un tad es paliku stāvoklī ar 3. bērnu. Man bija brīvs laiks, nosacīts brīvs laiks mācībām, un tad atvērās tieši RSU rezidentūra.
Un tās bija vienkārši dzīves sakritības, visas zvaigznes sakrita īstajā laikā un vietā. Un, protams, es gāju un mācījos ar visu mazo bērnu, bet absolūti tas nebija, tas mani neapstādināja. Kā bija, varbūt ne tikai bija, jo gan jau, ka tu mācies vēl joprojām, bet kā ir mācīties homeopātiju? Mācos es visu laiku, katru dienu darba gaitā. Ja, tās ir. Visu laiku nāk izaicinājumi, jā, visu laiku nāk pacienti. Un mācos es no pacientiem. Bet mācības, teiksim, rezidentūrā, tevi viņas neizbiedēja. Nebija tā, ka tas ir kaut kas tik tāds grūts un nesasniedzams, ka labāk šito nē. Nē, man neizbiedēja. Protams, jā, tas ir grūti, tas ir ļoti ilgstošs mācību process. Tas nekad nebija pilnīgi savādāks, bet skatoties uz tiem pozitīviem gadījumiem, man likās, bet labi, protams, man kaut kas nesanāks. Tas ir arī klasiskā medicīnā, es kaut ko neredzēšu, nepratīšu, bet man likās, ka vienmēr kaut kas jauns ir tavs dzīves papildinājums, tavs ikdienas papildinājums. Un, ja tu palīdzi, tu nevari nepalīdzēt. Tas motivācijas laikam lielums un spilgtums izaug, jā, ka tu redzi varēšanu un ir skaidrs, ka ir jāmācās, jāpalīdz. Ja es varēju šim, jā, tad noteikti es varēšu arī tam. Un tā motivācija, protams, tie labie gadījumi ir laikam labākā motivācija, jo tas sniedz ārkārtīgi lielu gandarījumu. Tas ir darbs, kurš tev iedod ļoti lielu gandarījumu. Un, kā saka, ja kāds grib no tevi kārdināt, tad iedod tev labus gadījumus. Jā, un tu esi vienkārši jau tādās zināmās lamatās. Bet Tad, kad es aizgāju studēt psiholoģiju, tad mums bija iestājoties jāpilda anketas, jo man ir otra izglītība, es esmu pabeigusi psihologus, un man stājoties bija jāpilda anketa, un anketā, protams, bija jautājums, kāpēc tu to gribi darīt. Un man bija divas atbildes. Pirmkārt, es to gribēju darīt tādēļ, ka mans darbs, es savā darbā izjūtu ārkārtīgi lielu trūkumu par šīm psiholoģiskajām zināšanām, jo es toreiz mācījos Rīgas medicīnas institūtā, un psiholoģija nebija, kā teikt, starp mācību priekšmetiem, bet sākot mācīties homeopātiju, tā psiholoģiskā puse ir ārkārtīgi svarīga, viņa ārkārtīgi iztrūkst. Un skaidrs, ka gribās gan zināšanas, gan skaidrību, gan pārliecību. Un otra lieta, es, protams, gribēju sakārtot arī savu dzīvi, jā, jo man bija pašai savi jautājumi, ko risināt. Un tad mums teica tā, tikai nesakiet, ka jūs gribat tagad glābt pasauli, jā, ka jūs tagad gribat palīdzēt cilvēkiem. Kā tev bija? Tev bija kaut kādas domas, ko tu darīsi ar šīm zināšanām? Pirmām kārtām es laikam mācījos tāpēc, lai palīdzētu saviem bērniem un saviem ģimenes locekļiem. Tas bija tāds mans pilnīgi prioritārs jautājums, ka tas būs dēļ maniem bērniem, jo man viņi ir 3. Tev viņi ir 3. Tas ir gluži tāpat kā Hānemanim. Hānemanim viņam bija 11 bērni, un dzimstot bērniem un ģimenei augot, Hānemaņa motivācija bija tieši tāda pat kā tev, vai tev tāda pat kā Hānemanim, jo arī viņām gribējās pēc iespējas labāk palīdzēt saviem bērniem, un 18. gadsimta medicīna, protams, kā tu zini, bija diezgan drastiska, jā, ar lielām devām, ar indēm, ar vemšanas līdzekļiem, ar asins nolaišanu, un Hānemans nebija ar mieru šīs metodas pielietot savu bērnu ārstēšanā, tā ka viņam arī bija motivācija bērni, kas ir, man liekas, milzīgs motivators. Tātad atkal studējot homeopātiju, ir skaidrs, ka ir lietas, kuras tu pārzini, kuras tu vari likt lietā un tiešām reāli arī
palīdzēt saviem pacientiem, bet ir taču situācijas arī, ka tu nezini, ko darīt. Kā homeopāts. Kāda ir izēja? Protams, ir daudzreiz tādas situācijas, bet es esmu ļoti priecīga, ka man ir pediatrijas izglītība, un es vienmēr mēģinu, ja ir vēlmes, mēģinu ar homeopātiju palīdzēt bērniem, bet ja es saprotu, ka man kaut kas neiet, nesanāk, es jūtu, ka es nesaprotu, vai varbūt es to bērniņu neesmu redzējusi, jo bieži vien konsultācijas notiek vai nu vakaros, vai brīvdienās, vai kāds ir izbraucis kādā ceļojumā. Tad es esmu pateicīga, ka es saprotu, kurā brīdī man ir jāliek stop. Ir kaut kādi sarkanie simptomi, ko es nesaprotu, neredzu, nedzirdu. Vecāks varbūt pietiekami nevar izskaidrot man, kas ir noticis. Es vienmēr balstos, protams, uz klasisko medicīnu. Jo tu esi ārsts. Jā. Tu esi ārsts, pirmkārt, tu esi ārsts, un tev ir jāpalīdz tā, kā tu proti palīdzēt. Jā. Jā, un tas ļoti laikam nomierina. Jo es esmu ļoti stingri iestājos par to, ka homeopātam ir jābūt ārstam, neskatoties uz ārvalstu pieredzi, kā ir, piemēram, Vācijā tie saucamie heilpraktikeri, kuri ir neārsti. Jā, viņi mācās homeopātijas koledžās, kaut kāds arī tur medicīnas kursus viņiem ir, bet tomēr viņi nav ārsti ar augstāko medicīnisko izglītību, bet ir homeopāti, un man liekas, ka tā nav pareiza prakse, kā tomēr ir ļoti precīzi jāsaprot, kas ar pacientu notiek, ir precīzi jāprot uzstādīt diagnozi, ir precīzi jāprot izmeklēt pacientu, un tas iedod to skaidrību un kvalitāti. Jā, un ārstēšanas procesa kvalitāti. Jā, bet vēl homeopātijā ļoti svarīgi tomēr arī vecāku līdzestība. Un, jo mēs esam pārsvarā 3 personas, kas ir iesaistīts, ir vecāki un bērns. Citreiz arī varbūt 4 vai vairāk personas. Un tad varbūt bieži vien bērns arī man nevar pateikt visus simptomus vai sūdzības, kas šobrīd ir tas, kas viņu traucē. Un tad ir ļoti, ļoti svarīgi, lai vecāki ir ļoti precīzi, punktuāli. Jā, labi novērotāji. Jā, un... Jo mēs neārstējam homeopātijā tikai diagnozi. Jā, mēs tomēr ārstējam visu kopumu. Un jo īpaši situācijā, kad kroniski procesi jau sākās mazotnē. Jā, ka, piemēram, es nezinu, tas pats atopiskais dermatīts vai kaut kādas nepanesamības alerģijas un tā tālāk, lai mēs panāktu labu rezultātu, mums šis kroniskais process ir jāizskata caur konstitucionālo līdzekli, un tad ir skaidrs, ka vecākiem ir ārkārtīgi būtiska nozīme, jā, kā viņi novēro. Un arī stāsts par to, teiksim, kas notiek ar modalitātēm, jā, kādas ir, kad paliek labāk, un kad ir sliktāk, un kas ir tie apstākļi, jā, kas tam bērnam patīk vai nepatīk, un tā tas ir ļoti būtiski. Mums ir noteikti ļoti daudz tādu jautājumu medicīnā, kas ir diskutabli vai kas ir neērti vai par ko mēs varbūt negribam būt atklāti. Kā tu domā, kas ir tie jautājumi, par kuriem tās lietas, par kurām nedrīkst nerunāt, par kurām ir jārunā? Lai kā tas arī varbūt neveikli nebūtu. Tas pirmais, pats galvenais droši vien ir, ka mēs nevaram nerunāt par homeopātiju. Piekrītu. Jo tā ir ļoti vēsturiska medicīnas daļa, ja, kas ir jau gadsimtiem, un arī mūsdienās to pielieto ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Un jāpiebilst, ka ārsts homeopāts neskatās tikai uz diagnozi, bet uz pacientu sūdzībām, izpausmēm kopumā. Un tas ir, un tā
ārstēšana ir individualizēta. Tas nav tā, ka mums atnāk pacients, man sāp auss vai man ir klepus, un es iedodu vienu tieši, sīrupu vai graudiņu tam klepum. Homeopātijā ir mazliet drusciņi, viss ir sarežģītāk un individualizētāk, un tā pieeja ir savādāka. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti skumji man kā pediatram. Es jūtos diezgan vientuļi, jo man liekas, ka tie atbalstītāji ir ļoti maz. Manuprāt, uz pirkstiem saskaitām. Es atvainojos, ja kāds kolēģis klausās un varbūt tā nedomā, bet es vienkārši ikdienā tā jūtos. Un vēl man jāpiebilst, ka mums ir par to jārunā. Mums savā starpā ir jādalās ar pieredzes gadījumiem, ar zinātniskiem datiem, cieņpilnā diskusijā. Mēs nevaram runāt par to aplamus vai tādus pārmetošus vārdus, ja mēs par to neko nezinām. Ja es nezinu par osteopātiju, akupunktūru, es nevaru par to diskutēt ar kaut kādiem apvainojošiem, pārmetojošiem vārdiem. Ja es nezinu, tad es vienkārši paklausos un varbūt cienu kolēģus. Kādreiz būs situācija, kurā tu to noskaidrosi vai gribēsi noskaidrot. Varbūt arī man tas būs vajadzīgs kādreiz. Es pilnīgi tev piekrītu, jo nevar diskutēt par lietām ar cilvēku, kurš nezina, bet viņam ir viedoklis. Ja? Mēs ar tevi varam diskutēt, teiksim, par kaut kādiem strīdīgiem jautājumiem homeopātijā. Es tev pilnīgi piekrītu, bet ir viena tāda lieta, ka neskatoties uz to, ko par mums varbūt runā vai saka, vai kā mēs paši jūtamies, ir viens neapgāžams fakts. Tie pacienti atgriežas. Jā. Viņi atgriežas, viņi atnāk vienreiz, vai viņi paši atgriežas, vai viņi iesaka. Ja? Jo tas rezultāts viņus ir apmierinājis, un reizēm paiet pat gadi 15, 20. Ja? Un man arī tāds pat bija pacients, viņš teica, jūs man toreiz ļoti palīdzējāt, tagad man atkal dzīvē ir situācija, kur es nespēju atrisināt tradicionālā veidā. Varbūt jūs atkal man varat palīdzēt. Ja? Un, nav iespējams, ka cilvēks atgriežas tādēļ, ka viņam nepalīdz. Tie ir tādi laikam. Atgriežas kaut kur, Man pat liekas, ka es pat tā speciāli nevienu negaidu, bet viņi tāpat kaut kur uzrakst, mums tagad ir tas vai varētu palīdzēt. Man prieks, protams, par to. Protams, tas ir tāds ļoti labs fenomens. Par ko vēl nevar nerunāt? Kas ir tās, es nezinu, pediatra ikdienā lietas, par kurām ir jārunā, un ir jārunā ne tikai starp kolēģiem, bet ir jārunā arī ar vecākiem. Vecāki ir jāiepazīstina ar kaut kādām lietām, par ko viņi varbūt neaizdomājās. Zīdaiņu vecumā tas noteikti būtu kolikas, dentācija, miegs. Pirmskolas vecums tās noteikti ir biežās. Kāpēc jārunā par dentāciju? Kas tur ir par jokiem? Tur ir dažādas izpausmes, dažādi simptomi, kas norit paralēli dentācijai. Tad tās var būt bērns ir raudulīgāks, sliktāk guļ, sliktāk ēd, kašķīgāks. Pēkšņi vecāki nesaprot, kāpēc ir tik ļoti kašķīgs bērns, kā lai viņu nomērina. Tikai uz rokām un neguļ. Jā. Un arī šajā jautājumā var līdzēt homeopātija, bet, protams, tā atkal nebūs tāda pieeja, kad man pacienta vecāki pateiks, mans bērns, raud, vai tur viņam nāk zobi, ko mēs darām, ko var palīdzēt, kā var palīdzēt, ko jūs ieteikt. Bet arī homeopātā, ārsta homeopātā svarīgākais tāds uzsvers ir, kā viņš jūtās tās dentācijas laikā. Ko viņš kādas sūdzības viņš rāda. Jā, vai ir temperatūra, vai ir kāds viņš ir temperatūra, tad kāds viņš ir pie temperatūras, vai viņš izteiras graudu, vai viņš visu laiku grib uz rokām,
vai agresīvs, jā, arī mazs bērniņš var būt agresīvs, jā, nenomierināms vai naktīs slikti guļ. Jā. Saliekot visas tās sūdzības kopā, tad mēs, protams, arī varam piemeklēt attiecīgo homeopātisko līdzekli. Bet noteikti ne tā, ka man atnākt un teikt, ka ko var palietot pie zobu nākšanas. Nē, man vajadzētu, jā. Kādreiz tā ir, ka vecāki saka, mums nāk zobi, ko jūs ieteiktu? Saku, būs grūti man kaut ko ieteikt, jo es nezinu, ko ieteikt, jo es nezinu, kā tie zobi nāk. Ja? Vai, piemēram, kaut kā tāds elementārs simptoms par to, ka ja nāk zobi, tad tās smagas, protams, var redzēt un tā. Bet ir divas dažādas situācijas. Ir bērni, kuri speciāli ļoti grib kost. Jā, un ir ļoti dīvaini, ka viņi tur grauž tās gultu malas un ka viņiem ir labāk, ka viņi tos zobiņus saspiež un citi vienkārši neskarās mutē klāt. Jā, ka tas ir tik traki un tā. Un tie arī ir divas, simptomi. Tie ir simptomi, tās ir divas modalitātes un katrai no tām būs atšķirīgs preparāts. Jā, labi, dentācija, miegs, jā, piemēram, par miegu. Man arī ir pacienti, kuri nāk un sūdzās par bērnu miegu, ka kaut vai viens teikums, kas vecākiem ir jāpasaka, ka vienlaidus miegs ātrāk par 3 gadiem bērnam nebūs. Viņš modīsies līdz 3. Ar to ir vienkārši jāsamierinās. Jautājums, protams, vai tā mošanās ir tāda mierīga, vai viņa nav tur ar ekstrēmu bļaušanu, kliekšanu un tā. Protams, arī tajā ir nianses, ja? Bet vispār, kā mammai ir vienkārši jāpagaida tas brīdis, kad tas bērns sāks pats ilgi gulēt vienlaidus miegu, ja? Vai arī ir kaut kāda atsevišķa cēloņa, kāpēc tas miegs tiek traucēts. Ja? Vienmēr var uzprasīt, vai ir kaut kāda separācijas trauksme, kad bērniņš pēkšņi ir nolikts savā istabā gulēt, vai ir atopiskais dermatīts ar izteikti niezi naktī, kas arī traucē gulēt, vai ir, piemēram, adenoīdi. Tas ir vecākiem bērniem, bet arī tām krākšanām ir miega apnojas. Tad arī, ja varbūt ir kaut kāda tāda simptoma, tad arī mēs varam vieglāk sākt meklēt nepieciešamos preparātus. Man bija viens gadījums, tur tā meitenīte bija, manuprāt, viņi bija dvīņi, un puisīts un meitenīte, man liekas, apmēram 3-gadīgi, un viņus ielika, vecāki speciāli sagatavoja bērniem istabu un ielika jumta istabā ar slīpajiem griestiem. Viņš saka, tas bērns neguļ, puika guļ un meitene neguļ, vienkārši neguļ. Viņai elementāra klaustrofobija, ka viņai nāk tie griesti virsū, viņai tie griesti tik tuvu. Es saku, izlieciet to gultiņu tā kā istabas vidū. Istabas vidū guļ. Kā noliek tajā pažobelītē, bērns neguļ. Tieši tik vienkārši. Kad izrunājot to uzvedību, var kaut kā tikt pie tiem cēloņiem un viņus arī novērst. Varbūt, ka tieši tā, ka nemaz terapiju nevajag. Zini, par ko, man liekas, ir jārunā, par ko nedrīkst nerunāt, ir fakts, ka hroniskas saslimšanas var izārstēt. Noteikti var, bet tam atkal ir jābūt laikam. Vecākam ir jāsaprot, ka ar vienu konsultāciju es noteikti nevarēšu palīdzēt. Tās noteikti būs atkārtotas konsultācijas, atkārtot simptomu izvērtēšana. Jo hroniskā skaits parasti ir diezgan sarežģīts process. Tas ir tāpat kā klasiskā medicīnā. Mēs nevaram izārstēt tās hroniskās vainas. Mēs vienkārši pie atopiskā dermatīta lietojam emoliantus, lai apslāpētu simptomus. Pie adenoīdiem ir deguna aerosola vai adenoīdektomija, bet arī mazākā vecumā, ja ir šī operatīvā terapija, tad tie audi var attaukt, un tie simptomi var atkal būt. Tā kā tas ir tieši tāpat kā klasiskā medicīnā, tikai homeopātijā mēs to ārstēšanu veicam ļoti saudzīgā veidā, un kad organisms pats var tikt ar to galā, nevis mēs nosupresējam visas sūdzības. Jā, tas, protams, ir unikāli. Starp citu, tā ir, un vecākiem, varbūt, protams, tajā pieņemšanā varbūt nav tik daudz laika, lai vecākus arī informētu, un sagatavotu,
Bet mēs, protams, noteikti pieskaramies šim jautājumam. Mēs noteikti savās konsultācijās. Un tas ārkārtīgi lielais motivējošais moments ir par to, ka tas labais rezultāts ir sasniedzams. Jā, viņš varbūt nav uzreiz, bet tas bērns jutīsies pēc gada, jau pēc labāk. 2, un mēs visu laiku esam visu laiku tādā līknē, kas ir augšupejoša labuma ziņā. Ja? Tā slimība tomēr atkāpjas, kaut kādas lēkmes paliek arvien retākas, seklākas, un tā tālāk. Tā ir tāda ļoti arī motivējoša ziņa vecākiem, ka viņi, kā teikt, kopā šo ceļu ejot, mēs arī varam panākt to labo rezultātu. Jā, bet arī akūtās situācijās homeopātija ļoti labi strādā. Un akūtās ir ļoti ātri, kad varbūt tev ir kaut kādi piemēri. Jā, manuprāt, kad es izvēlējos, arī viens no argumentiem, kāpēc es izvēlējos izzināt homeopātiju, manuprāt, bija tās akūtās situācijas, jo es zinu, ka bērni slimo ļoti bieži. Mani bērni slimoja ļoti bieži. Un mācoties un redzot klīniskos gadījumus, tā man bija vispār tāda dzīves atklāsme, kad ir iespējams arī kaut kā savādāk viņiem palīdzēt, nevis vienmēr pilināt degunpilienus vai dot klepus sīrupus vai antibiotikas. Un man ir arī, protams, klīniskie gadījumi, sekmīgi, ir dažādi. Viņi vienmēr nav vieglākie, bet es varu pastāstīt atkal par savu bērnu, varbūt, jo tie vienmēr paliek vislabāk atmiņā, jo tu esi 1-1. Un tu tagad domā, un savu bērnu, man liekas, vispār ir grūtāk ārstēt nekā svešas bērnus. Bet viens gadījums kas man ļoti, ko es vispār arī nedomāju, ka viņš tā atrisināsies, jo viņam bija tie paši 12 gadi, akūts gastroenterīts, bet tā, kad ir caurēju vemšana, ir vienlaicīgi. Un es saprotu, ka viņš arī uzņem mazāk nekā viņš izvada. Un kā jau varbūt klasiskā medicīnā mēs vienmēr zinām, lielie bērni, viņi taču labi dzer, tur vispār nekādas tur invazīvas terapijas nav vajadzīgas, intravenozas sistēmas, tie taču lieli bērni var izdzirdīt. Bet tā man arī bija, kad viņš bija diezgan, negribīgs uz dzeršanu, nav slāpes. Jā, kas jau ir simptoms, ko es sapratu, labi, bet man tie simptomi vēl pietrūk. Un vienā brīdī viņš guļ tajā gultā un viņš raud man blakus. Un raud, mamma, palīdzi man ir slikti, palīdzi. Un raud, 12-gadīgs puikas un raud. Es saprotu, tas ir vēl viens simptoms. Un tad tas trešais bija punkts uz I. Viņš man saka, mamma, attaisi lūdzu mājas durvis, man vajag svaigu gaisu. Un es domāju, kā var būt, kā var iedomāties attaisīt mājas durvis un man vajag svaigu gaisu. Un es attaisās durvis, cik labi, man ir svaigs gaiss. Un es sapratu, ka man ir jau jāiedod pulsatīvu. Jā, tikai viens preferats šādā. Un viņam es iedevu to 30. pulsatīvu, un tas bija vienkārši moments. Viņam apstājās vēmšana, viņam izmainījās sejas krāsa. Es būtībā pati nobijos, jo tas bija ļoti ātri. Tas bija tiešām ļoti ātri. Viņam izmainījās sejas krāsa, un, protams, viņam arī lēnām apstājās tā caurei, un viņš sāk ēst. Tad es sapratu, ka tas notiek ātri. Ka tas viss beigsies. Man bija pacients ar stomatītu, un tad, kad mamma man zvanīja, viņam jau bija tiešām ļoti smagi, viņam jau bija kaut kāda 4. 5. diena, smaka no mutes, viņš tur neko, protams, neēd, nedzer, un mamma, kas acīm redzot jau nebija pirmo reizi ar pīpu uz jumta, viņam bija devusi merkūru, un viņa man stāsta visus simptomus, un es saku merkūru. Viņa saka, bet es jau dodu, bet merkūru, kuru sāli no merkūru sāļiem tu dod? Viņa saka, solūbils. Es saku, nē, koruzīvus. Bet es tagad devu jau solūbils. Es saku, iedod koruzīvus. Pēc tā viena grauda, tā mamma man zvana, viņa saka, klausies, pusstundas laikā pārgāja smaka, un bērns ar visu to muti, ar visām tām čūlām paprasīja ēst.
Ja? Viņa teica, kas tas bija vispār? Jā, tā tas ir. Tāpat kā tavu pulsu. Bet tie ir tie simptomi, kas ir jāievēro. Tāpēc ir ļoti, ļoti būtiski tā līdzestība no tiem vecākiem. Tiešām arī tajās mūsu sarunās parasti ir brīžiem liekas, varbūt, kāpēc ir tik daudz jautājumu, kāda starpība, kad viņš klepo vai kā viņš klepo. Jā, vai kādreiz es jautāju, kādas ir iesnas. Iesnas kā iesnas, parasti puņķi. Es saku, paga. Puņķi nav nekad parasti. Jā, viņi ir vai tādi, vai tādi, vai tādi, vai paliek deguns sarkans no izdalījumiem, vai deguns ir ciet, vai asiņo, vai vēl kaut kas. Tur ir vesels stāsts. Jā. Un es arī ļoti labi atceros to savu pirmo pieredzi un brīnumu par homeopātiju, kas mani ļoti izbrīnīja, ka ir lasot grāmatu, homeopātijas grāmatu, ka ir vispār tik šausmīgi daudz simptomu. Ka cilvēki vispār par to sūdzās, ja, ka tu lasi tāds, tāda sajūta, šitāda sajūta, ja, galva sāp vienā pusē, otrā pusē, pa vidu, dziļumā, virspusē, kā cepure, kā podiņš, ja, un kas tikai viss nav. Mums ir tā kā, tradicionālajā medicīnā ir migrēna un migrēna, piemēram, ja. Homeopātijā tā pati migrēna, tur aiziet vesels romāns, kā tas notiek, kur tas notiek, kā sākās, kā beidzās, kāda ir aura, un tā tālāk. Tas ir mans sākot mācīties homeopātiju, tas bija viens no lielākajiem tādiem brīnumiem vai atklāsmēm, jo tas tiešām ir tāds vesela tāda sadaļa. Visā tajā homeopātijas zinātnē. Jā, es vēl tagad, kad es meklēju graudiņus, lasu, bet varbūt šitas, taču tik daudz simptomu atbilst. Kā es par šito nezināju? Nē, varbūt vēl šito, un lasu nākamo, un atkal viss sadara un sakrīt, un tad ļoti daudz ko visu laiku domāt un izzināt. Man liekas, ka vēl viens vecuma posms, kas ir ārkārtīgi grūts priekš vecākiem, ir 2-3 gadi. Vai dārziņa uzsākšanas periods, kad to parasti pirmo ziemu bērns vienkārši vairāk ir mājās nekā dārziņā, kaut gan saucās, ka viņš ir dārziņā. Kāda ir tava pieredze ar šādiem bērniņiem? Jā, viņi diemžēl slimo, bērnu dārznieki ļoti bieži. Tā ir, man liekas, pediatru ikdiena. Es gribētu teikt, ka viņi var slimot. Viņi var slimot katru mēnesi, kamēr tā imūnsistēma nobriest, viņi var slimot, bet galvenais, lai viņi neslimo, ka katru reizi ir jālieto antibiotika. Smagi, ilgstoši, ar komplikācijām. Lai kā teikt, viņu, piemēram, virspusējais klepus vai iesnas nebeidzās ar tur bronhītu, otītu, pneimoniju un tā tālāk. Jā. Bet, protams, tas ir ļoti apgrūtinoši gan bērnam, gan vecākiem. Un es gribētu teikt, ka nevis droši vien, bet šajā jautājumā arī var ļoti skaisti palīdzēt homeopātiski. Bet tas nav jautājums par ārstēsim klepus iesnas, tas ir tomēr konstitucionāls jautājums. Mēs mēģinām atrast un ārstēt viņu pēc visa bērna būtības, kāds viņš vispār ir uzvedībā, ko viņš dara dārziņā, ko viņš dara mājās. Protams, mēs varam izārstēt tās akūtās lietas, bet pēc tam, kad viņš ir vesels, esot veselam, mums ir arī jāpastrādā. Jā, viņam vajadzētu atnākt un paskatīties, kāds viņš vispār ir. Vai tavam 12-gadniekam bez tā akūtā gastroenterīta viņam kādreiz vēl pulsatīli ir noderējusi? Viņam ir, ik pa laikam. Tā kā es arī tā varbūt, kad tāds pulsatīls cilvēks. Viņam ir bijusi. Protams, ir visi citi vecuma posmi, ir 7-gadnieki, kuri uzsāk skolas gaitas. Un man liekas, ka tad, kad sākās skolas gaitas un arī kaut kādi pusauģu gadi un tā tālāk, ir ļoti nāk klajā ļoti daudz dažādas emocionālas lietas, tādas krīzes, emocionālas krīzes bērniem. Trauksmes, satraukumi. Kad viņu dzīve mainās un kā teikt, atbildība pieaug. Arī tas var būt perfekcionisms. Ļoti daudz bērni
gribu izdarīt labāk, pareizāk, bet tas atkal rada citas problēmas, ir miega traucējumi, ja. Kaut kāds visu laiku nemieris, kad vai es izdarīšu, vai es paspēšu, vai būs labi, vai es būšu labākā, vai es pēc tam tikšu uz augstskolu, kur es gribu. Tas jau viss kaut kur krājās. Jā, bet te liekam ir jāparunā arī par vecākiem, par vecāku prasībām, jā, jo no kaut kurienes jau... Tas viss rodās. Jā, no kaut kurienes jau tas viss rodās. Un tad, protams, ir tādi atkal kopdarbs, jā, ka mēs no savas puses, ārsti no savas puses var izdarīt kaut ko. Vecākiem no savas puses noteikti ir jāiesaistās. Un tikai, kā teikt, kopā saliekot tās galvas kopā. Es ļoti labi atceros vienu tādu gadījumu. Māma atnāca, tas bērns klepoja, aizejot 1. klasē. Un viņam bija ļoti mainījusies dzīve. Tātad aizejot 1. klasē, viņš aizgāja arī mūzikas skolā, viņam arī sākās kaut kādas sporta nodarbības, vārds sakot, no dārziņa, jā, kur bērns aiziet no rīta, un tev ir grupiņa un zinām bērnu un audzinātāja, 1 vai 2, jā, un tā, un pēkšņi viņam tā dzīve, kļūst, vienkārši par 300% savādāka. Viņam, protams, ir tā emocionālā krīze, un sākot sarunu, es viņam, un, protams, ir tur maisiņš ar kaut kādiem astmas līdzekļiem, jo viņam ir klepus un tā, un es viņam saku, kas tev ir kakliņā, vai tu kaut ko tur jūti kakliņā, un viņš tā sēž un saka, man tur ir ķieģeļbumba. Respektīvi, viņam vajadzēja atrast vārdus, lai noraksturotu, kā viņam tas kakliņš tur jūtās, jā, kas viņam tur ir. Un es zinu, ka pēc tam, es mammai, protams, izstāstīju visu to situāciju, jā, kā tas ir un kāda ir bērnu uztvere un tā. Un mamma man pēc tam zvanīja, un es viņam prasu visu, un viņš man saka, jā, un ir tas, un ir šitas, un viņš tā baidās no tās violas. Un tad viņam ir tas sporta treneris, un viņš tur atkal kaut ko prasa, un no tā viņš arī ir ļoti satraucies. Un tā. Un mamma saka, doktor, kā jūs to zinājāt? Ja, kas ir jāpaprasa, ja, lai nonāktu pie tām atbildēm. Un, protams, ka tur viss bija kārtībā, tur sakārtojās lietas, bija preparāts un tā. Bet tomēr ir jābūt. Ja. Mamma bija ārkārtīgi, viņa bija pirmkārt ļoti izbrīnīta, ka vispār tā var būt. Un protams, otrkārt ļoti pateicīga, ja, kad ir arī risinājums šādai lietai. Tā, ka gan jau, ka tev arī nāk noteikti tādi bērni, kuriem ir šī vajadzīgs šis emocionālais atbalsts kaut kādā tādā grūtākā vecuma posmā, kā es kādreiz saku, ka tas bērns nav slims, viņam vienkārši ir jāpalīdz augt. Lai viņš iziet cauri tai krīzei, jā, ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem, jā, un ar tādām vismaz labām sekmēm, es domāju, ārstēšanas ziņām. Jā, es varbūt vēl varu piebilst par to bērndārzu laiku. Jā, skatoties atkal uz savu bērnu pieredzi, man arī bija tāds laiks, mana 4-gadīgā meitiņa, bet tas tāds vairāk smieklīgs, kurios. Viņa no rītiem nevar nekādi ieiet bērndārzu grupēm. Viņa tur iet jau ļoti ilgi no pašiem sākumiem, bet viņa nevar un raud, un man pieķerās un raud un neiet tā grupiņā. Tāpat noteikti arī notiek ar vīru. Un tad man vīrs vienu dienu pēc darba mājās vakarā, protams, mēs pārunājam lietas, kā katram gājas. Viņš man saka, jā, zini kā, Beatrisei ir kaut kas jāiedod. Tas nav labi, kā viņai tai dārziņā iet. Man liekas, tam ir jāmeklē viņai preparāts. Un man vīrs jau tagad, viņš sākumā bija ļoti skeptisks, bet viņš tagad, man liekas, ka jau viņam jau tā, viņš vēl labi jūtās, viņam patīk, ka viņš var piedalīties tajā procesā. Tas ir jābūt risinājumam. Jā, tas ir simptoms. Tas kaut kā nav labi, ka viņai jāraud no rīta. Kaut kas jāpalīdz ir. Palīdzam. Tā ļoti patīkam, ka ģimene kopā jau darbojās. Jā, tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, kad ir atbalsts un tāda
Tādu arī ievērot cilvēku. Un ievērot, un tāda skatīšanās vienā virzienā. Jā, un ka var palīdzēt. Tas nozīmē, ka viņš arī saprot un redz tos gadījumus, ka var, ka daram, palīdzam. Kā viņš arī tiek izglītots. Jā. Tas ir forši. Kā tu domā, kā ir ar homeopātiju? Ja jau tā ir tā tad, medicīnas sistēma, ir skaidrs, ka būs cilvēki, kuri nāks, būs cilvēki, kuri nekad nenāks. Kā tu domā, vai homeopātija ir domāta visiem? Nē, nav visiem domāta. Tas ir pilnīgi var to tā sajust, ka visiem visiem es nevarēšu palīdzēt, un arī tiem, kam es palīdzu homeopātiski, ir kaut kādi, kas man nekādīgi neiet. Kaut kas nesanāk, nav. Tad tas nav labāk, tad atkal, man liekas, kā tā nevar būt. Kad visu laiku tiek kaut kas ārstēts, bet nekad nav labi. Un tad es saprotu, ka vienkārši varbūt nav tas domāts, vai nav īstais laiks, īstā vieta, vai kaut kas pietrūkst. Tas nezinu no manas puses, vai es kaut ko neredzu, vai līdzestību no vecākiem, es nezinu. Bet katrā ziņā es noteikti gribētu, lai tas visiem der un noder. Teorētiski vajadzētu būt tā, ka jā. Bet atnāks tiem, kam būs jāatnāk. Bet laikam ir vajadzīga tā kopdarbība, tā sadarbība, arī zinām motivācija, varbūt pat uzticēšanās, jā. Un arī tāda zinām paļāvība. Paļāvība un varbūt arī tāda, kad viens otru saprot. Jā, tāda izpratne par jautājumu, vai arī milzīgs izmisums. Vai arī izmisums, vai arī milzīgs izmisums, ka kaut kā ir jārisina tās lietas, un iespējams, ka ir jābūt arī kaut kādam risinājumam, jo man ir bijuši gadījumi, kad vecāki ir, piemēram, atnāk tur mamma ar bērniņu, un viņam ir kaut kāda problēma, mēs to problēmu risinām, un mēs viņu risinām veiksmīgi, un pēc kāda laika māma atnāk, un viņa ir dusmīga. Viņa ir ārkārtīgi dusmīga. Nevis par to, ka mēs risinām, un mums ir veiksmīgs rezultāts, bet par to, ka viņai neviens nepateica, ka viņu neviens neinformē par to, ka ir varianti, kā šo problēmu var risināt. Ja? Un tā ir atkal tāda, nezinu, varbūt tā ir Baigi maz par to. Informācijas kaut kāda problēma, vai kolēģi savstarpējā arī tāda neizpratne par lietām. Jā, man kādreiz, piemēram, es prasu, bet kā jūs tikāt līdz homeopātijai, kā jūs atnācāt? Mums tur māsiņa pačukstēja nodaļā, vai tur kāda mamma, tur, kaut kā, ka tie cilvēki, skatoties uz to problēmu, un ja viņiem ir kaut kāda pieredze, viņi, protams, padalās. Jā, tā. Bet es tev piekrītu, man arī šķiet, ka homeopātija nav domāta visiem, bet, zini, arī laikam tradicionālajā medicīnā ir tik daudz gadījumu, kad pacients ir neapmierināts, kad viņam ir grūti, kad viņam kaut kas neiet tā, kā vajag, jā, un tā. Vienmēr jau medicīna tāpēc ir, ka es saku, darbā ar cilvēkiem, pat lielākā problēma ir cilvēki. Jā. Cik ir labo gadījumu, jā, un cik ir veiksmīgo un brīnišķīgo, jā, tik vienmēr atradīsies kāds, kas... Protams, tā ir dzīve. Jā, bet es vēl gribēju pieskarties tām trīspusējām attiecībām, kur ir ārsts, mazais pacients un vecāki. Kad, kā tu teici, cik labi, ka ir vecāki, kuri spēj vērot, iesaistīties, jā, atbildēt uz jautājumu, izpildīt norādes, jo arī tas nav viegli. Jā, ja tev ir kaut kāds ritms, kā ir tās zāles jālieto, jā, arī tas nav viegli. Kādreiz aizmirstās, kādreiz kaut kur atstāja laukos, jā, vai vēl kaut kā. Jā, tas ir tāds arī tāds ļoti atbildīgs process, jā, no to vecāku puses. Nē, es esmu ļoti pateicīga tiem vecākiem, kas man ir,
kas ir homeopātisko bērnu vecāki, jo es domāju, ka varbūt brīžiem pat es viņiem esmu apnikusi, jo es vairāk, ja ir akūtas situācijas, tad vairākas reizes dienā ir kaut kādi daudz jautājumi, kas varbūt mans bērns taču ir slims, kāpēc ir tāds jautājums, ja man nav laika, kas tie pa jautājumiem. Bet nē, es varu pateikt paldies visiem vecākiem, kas ar mani ir kopā. Viņi ir tiešām 99% tas ir, man liekas, viņu ieguldījums. Viņi ir izvēlējušies šo ceļu. Viņi palīdz, viņi iesaistās, viņi meklē risinājumus, viņi vienmēr atbild uz visiem maniem, varbūt. Viņi tev ir lieli palīgi. Jā, varbūt netik tādiem pareizā laikā vajadzīgiem jautājumiem, jo tiešām, lai es palīdzētu, man vajag diezgan daudz tās atbildes. Tāpēc es arī esmu ļoti priecīga, ka ir tādi vecāki, kuri ir izvēlējušies šo ceļu, palīdzēt šādi bērniem, jo tas ir ieguldījums savu bērnu veselības nākotnē. Tie vecāki, gan jau varbūt viņi saradīsies vairāk, es centīšos palīdzēt tik, cik es vien varu. Tas nav viegli, bet es zinu, ka to var. Un skatoties uz saviem bērniem, ja es varu palīdzēt saviem bērniem, viņi ir dzīvespriecīgi bērni, tad kāpēc es nevarētu to izdarīt citiem bērniem? Šis bija ļoti iedvesmojoši. Paldies tev, Liena. Paldies, ka tu atnāci un padalījies ar savu pieredzi. Un es tev novēlu ļoti daudz pacientu ar brīnišķīgiem vecākiem. Paldies tev! Paldies!